Kāpēc vajag festivālu Patriarhā rudeni? Tāpēc, lai visi Latvijas kultūras akadēmijas un citas augstskolas studenti var prezentēt, ko viņi dara tādu radošo. Un parādīt visiem, kurš interesēts šajā tēmā. Kas vispār notika mums? Kas ir festivāls tev? Kas festivāls? Kas ir festivāls? Zini, kāpēc, ka, piemēram, festivāli tagad atbrauc parāda savu darbu, bet festivāls taču nav tikai tu parāda savu darbu. Festivāls tas ir notikums. Tas ir svētki. Viss radoši, viss filmu, teātra, aktieru, studenti visi satiek kopā un dara kaut ko. Tā cilvēki sanāk kopā, un tas studenti, potenciālā radoša jaunatne Latvija sanāca kopā. Jā. Un tad viņi parāda, ko viņi var, ko viņi nevar. Un tad viņi padalās, padiskutē, droši vien tā. Un tāpēc ir vajadzīgs, ja? Protams. Mēs esam sociāli dzīvnieki, mēs nevaram taisīt mākslu vienatnē. Mums vajag citus cilvēkus. Nevaram. Ja tu taisi mākslu un neviens to neredz. Tas nav māksla. Tā nav māksla. Kā tu to zini? Tāpēc, ka mākslai vajag skatītājus un kritiku. Kritiku? Jā, protams. Tas gan ir superīgi. Man patīk, ka jaunieši vienmēr zina, ko vajag. Tad, kad ir jauns, tu zini, ko vajag. Tad, kad pēc tam, kad tu zini, ko tu gribi, varbūt, un pēc tam, tad tu jau neko nezini, ko tu gribi, neko vajag, nekam to vajag. Droši vien. Kas festivālā Patriarhā rudens laikā palīdz uzturēt veselību un mūžu garu? Gan. Man liekas, es jau atbildēju. Kas ir? Kā tu teici, ja? Ka mēs nevaram taisīt mākslu tikai sev, mēs vajag obligāti padalīties. Ja? Tad, kad tu dālies ar labo, ar slikto, tas sanāk tā, ka tu sajūti atbalstu no pārējiem cilvēkiem. Kas ir atbalsts no pārējiem cilvēkiem? Atbalsts ir svarīgs. Atbalsts ir svarīgs. Pieņemts. Pieņemts? Pieņemts. Kādas krāsas jūs raksturotu savu izrādi, filmu, darbu? Cik sapratu, Patriarhā rudens, ja, izrādi? Jā. Kā es sapratu, mums būs vismaz divi projekti prezentēti. Viena ir tā mūsu aplikācija par Rīgu. Tad Rīgas krāsas, ja? Tātad, jā, Rīgas krāsas. Jā. Kas ir Rīgas krāsa? Dzeltena. Dzeltena. Un peleka. Man ir drusku. Otra? Otra ir izfilma. Tā ir zaļa. Zaļā, ir Baltika zaļā, jeb zaļā, šī zaļa? Nē, tā zaļa, jā. Dabiska zaļa, jā? Tāda nedaudz netīra zaļa. Netīra zaļa, kā šis te ozols, jā?